Sievietes, grūtniecība, dzemdības un fitness. Ļoti aktuāla tēma un ļoti daudz diskutēta tēma. Vēlos pastāstīt, kā tad īsti notiek procesi un kāpēc ir svarīgi ļoti pakāpeniski un ļoti pārdomāti atgriezties gan sporta aktivitātēs, gan arī domāt par savu uzturu. 3 sērijas seriāls un pirmā daļa – fitness. Aiziet laižam! Sāksim mēs ar kvalifikāciju. Jau vairāk kā 5 gadus strādāju ar sievietēm reproduktīvajā vecumā, gan klātienē, gan arī online. Esmu C kategorijas treneris, kā arī esmu ieguvusi ITEC Nutrition for Complementary Specialist certifikāciju. Es esmu certificēta kā pilots instruktori, kā arī TRX instruktori. Esmu izgājis daudz dažādas kursus un specializējos tieši darbā ar sievietēm. Esmu ieguvusi arī papildus izglītību, lai varētu strādāt pilnvērtīgi ar sievietes ieguņu muskuļiem. Strādāju ikdienā gan ar grūtniecēm, gan arī barojošām mamām, tāpēc mana pieredze ir tiešām balstīta gan teorētiskās zināšanās, gan praksē. Tātad, sociālajos tīklos ļoti aktuāla tēma šobrīd par sievietēm un tievēšanu pēc dzemdībām. Vai tiešām ir tikai enerģijas balanss, vai tomēr tur ir kaut kas vairāk? Skaidroju. Sākam mēs ar fitnesu, kustību, sportu, sauc to kā grib. Dzemdības un grūtniecība ir ļoti lielas pārmaiņas. Arī pēcdzemdību laiks emocionāli un fiziski ir milzīgs pārmaiņu laiks jaunajai māmiņai. Kas tad īsti ar sievieti notiek grūtniecības laikā? Pirmā lieta, viņai mainās smaguma centrs, respektīvi augot puncim, mainās tas, uz kuru pusi sieviete pārnes savu svaru. Tāpēc palielinās muguras lejasdaļas izliekums jeb lordoze, paliek mīkstāki audi hormonu ietekmē, lai varētu noritēt sekmīgi dzemdības. Ja tu esi dzemdējis ar ķēzargriezienu, kas ir ļoti nopietna operācija un kuras laikā tiek sagriezti audi vairākos līmeņos, dzemdībām gatavojoties, audi kļūst daudz mīkstāki, mūsu saites kļūst daudz elastīgākas un dzemdību laikā pat mūsu kauli nedaudz izkustās, lai varētu bērniņš iziet pa dzemdību ceļiem. Vēl viena būtiska lieta, kas notiek, mainās iekšējo orgānu izvietojums un īpaši tiek uzspiests uz diafragmu, samazinās diafragmu, kļūst grūtāk elpot. Tāds mans ģenerāli ieteikums parasti veselām grūtniecēm ir jau sportot grūtniecības laikā. Te nav treniņi tādā izpratnē, kā varbūt tu esi vingrojis pirms tam. Kaut gan tu vari turpināt arī ierastos treniņus, ja tev atļauj ārsts un ja tev treneris dod zaļo gaismu. Pārsvarā tie būs maigāki treniņi, kas ir tieši vērsti uz stājas korekciju. Tev šobrīd ir samainījies gravitācijas centrs un tev bišķi savādāk jātur ķermeņi, lai neveidotos asimetrijas, lai neveidotos sāpes, jo bieži sievietes sūdzās par asām sāpēm krustos, ir jāpalīdz sev un savam ķermenim vingrojot. Šis ir laiks, kad es pat iesaku dažreiz uzsākt vingrošanu, tomēr nekad neizvēlies neko sarežģītu un neko, ko tu nezini. Šis nebūs labākais laiks skriešanai vai crossfit, bet gan izvēlies grūtnieču vingrošanu iesācēju grupā vai, piemēram, ūdens aerobiku priekš grūtniecēm. Kas tad notiek pēc dzemdībām? Pēc dzemdībām ir ļoti svarīgi atgriezties pie kustības pakāpeniski. Lielais likums ir tāds, ka mēs nogaidām 6 nedēļas, kad ir tā pirmā ārsta vizīte, un tad sieviete drīkst atgriezties sportā. Patiesībā tas ir nedaudz mīts, jo katrai sievietei šis process būs ārkārtīgi individuāls, ņemot vērā to, kas ir noticis dzemdību laikā, vai viņai ir bijuši kādi plīsumi, vai ir kādas šuves, vai ķēzargrieziena rēta, vai ir kādas delikātākas problēmas, piemēram, hemoroīdi un tā tālāk. Līdz ar to šo izvērtē katra pati sieviete individuāli. Tomēr, ņem vērā, ka pie kustības tu atgriezies jau diezgan ātri, un mūsdienu sievietēm bieži vien dzīves realitāte ir katru dienu pastaigas ar mazuli, kuras arī ietver piemēram, ratu nešanu uz X stāvu, un rati pārsvarā ir diezgan smagi. Plus sievietē ir mājas darbi, paša mazuļu un vēl autobeņķu pārnēsāšana. Tāpēc es iesaku maigu, pārdomātu kustību iekļaut savā ikdienā jau pavisam ātri. Varbūt ne pietupiens, neko tādu, kas tev dod spiedienu uz iegurni, bet tomēr paskatīties muguras stiepšanos, muguras lejasdaļas vingrinājums un tā tālāk. Paskatīties, ko tu vari. Maiga un pārdomāta kustība. Ar ko mēs sākam atgriežoties pēc treniņiem? Pirmā lieta – elpošana. Tev ir 9 mēnešu laikā audzis puncis, un elpošana tev ir kļuvusi arvien seklāk un seklāk. Es pat lieliski atceros tās pirmās 2 ieelpas, kad tev ir piedzimis bērns, abas reizes pēc abām dzemdībām, kad tev liekas, ka tev ir pilnīga vieta plaušām. Ļoti svarīgi tieši elpošanas aspekts, un tev vajag pārdomāt par to, kā tu elpo. Iespējams, tev ir jāpastrādā ar savu elpu kādās breathwork sesijās.
Nepareiza elpošana ietekmē mūs. Grūtniecības laikā daudzas sievietes pat sāk elpot ar muti vaļā. Atceries vienu lietu. Nepareiza elpošana ietekmē visu mūsu ķermenī. Tā skaitā stāju. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Stājas korekcija. Šis būs garākais process. Stājas korekcija nenotiks vienas dienas laikā, tā nenotiks viena mēneša laikā, un bieži vien tāpat nenotiek 9 mēnešu laikā. Mums ir jāstrādā uz tiem muskuļiem, kas atbild par tavu stāju, sākot no pēdām, kas ir ļoti svarīgi, un beidzot ar matu galiņiem, teiksim tā. Šis ir darbs ne tikai sporta zālē, bet arī darbs mājās, darbs ikdienā, ieradumi, ergonomiska mazuļu pārnēsāšana un arī miega poza. Šobrīd tavai stājai ir jāatcerās, kā tad īsti bija turēt sevi pirms tu paliki stāvoklī un pirms tev bija izmainījies smaguma centrs. Tāpēc mēs dodam ķermenim laiku adaptēties un atkopties. Otrā lieta, pie kā mēs ļoti aktīvi strādājam, ir korsets dziļā muskultūra. Diastāze ir ļoti bieži sastopama lieta sievietēm pēc dzemdībām. To var konstatēt fizioterapeits vai kvalificēts treneris, kā arī tu vari pārbaudīt pati. Ja tev ir aizdoms par diastāzi, mans ieteikums vērsties pie speciālista, jo ar speciāliem vingrinājumiem diastāzi var savākt ļoti, ļoti efektīvi. Ir gadījumi, kad nevar diastāzi savākt pašu spēkiem, bet tie ir diezgan ekstremāli gadījumi, un tad ir jāvēršās pie ārsta. Pat ja tev nav diastāzes, korsets ir novaināts, uz ko ir jākoncentrējas? Ir jākoncentrējas uz to, ka mūsu korsets sākas jau no šejienes, un jākoncentrējas uz dupšu muskuļiem, kā arī muguras lejasdaļas muskuļiem un muguru pašu. Un, protams, korseti sānpreses muskuļiem. Pēc dzemdībām es neiesaku uzreiz taisīt taisnos preses vingrinājumus. Iegurņa muskulatūra. Šī ir tāda tēma, par ko daudzas meitenes kautrēs runāt, tomēr pēc dzemdībām mūsu iegurnim mainās daudz kas. Ne tikai pēc fizioloģiskām dzemdībām, bet arī pēc ķeizara grieziem. Mans ieteikums ir atrast fizioterapeitu vai kvalificētu treneri, kas tev palīdzēs šajā jautājumā. Tas, ko mēs saprotam ar Kegela vingrinājumiem, patiesībā ir daudz plašāks jēdziens. Ir nepieciešama gan tehnika, gan elpošana. Saliekot vingrinājumus maksas muskuļiem kopā ar elpošanu, tikai tad tu iemācīsies kontrolēt savu iegurni un kontrolēt tos muskuļus, lai nerastos problēmas nākotnē. Un tikai tad, kad šie punkti ir savest kārtībā, mēs drīkstam sākt runāt par sievietes vizuālo izskatu, par tievēšanu, viņas dzīves stilu. Par šo būs nākamais video.